Es gribu vērsties pie vecākiem, ja jums ir vairāki bērni. Parasti vecāki uzgrūž savus jaunākos bērnus vecākiem bērniem, lai viņi par viņiem rūpējās, audzina, ved uz pulciņiem, uz skolu un tā tālāk. Bet patiesībā ar šādu atbildības nastas uzvelšanu bērnam, pirmkārt, jūs atņemat viņam bērnību. Otrkārt, jūs izvairāties no sava kā vecāku atbildības. Trešais, ko mēs varam minēt, šim bērnam, vecākajam bērnam, viņam veidojās aizvainojums. Aizvainojums uz jums, uz vecākiem. Jo jūs viņu faktiski visu laiku eksploatējat un jūs viņam nepievēršat uzmanību, jūs viņu nenovērtējat. Un rezultātā viņam ir tāda sava veida trauma, ar ko viņš pēc tam pieaugušā dzīvē saskarsies un, var teikt, arī cīnīsies. Vēl noteikti ar gadiem vēlāk jums var būt problēmas attiecībās ar šo bērnu. Varbūt arī šim bērnam vecākajam varbūt greizsirdība, varbūt skaudība, jo parasti tam jaunākajam tiek viss tas labākais. Un par vecāko parasti aizmirst un viņu nemaz tā nenovērtē. Tāpēc padomājiet labi par to, ko jūs uzdodat savam bērnam, ko jūs uzveļat uz viņa pleciem. Tas atstāja nopietnas sekas, un mēs dzīvojam tomēr laikmetā, kad mēs varam daudz ko mainīt un nesagādāt saviem bērniem šīs problēmas un šīs ciešanas dzīvē tālāk nākotnē. Mīlēsim savus bērnus!